Labāko nedēļas desmitnieku ievada Aigara Vītola perfektā piespēle Tedam Džefrisam. Ventspils uzvar Apoel un spēlēs Saportas kausa play-off. Pacietīgi un ļoti apņēmīgi zem VF groza cīnījās liepainieki. Arī no šīs sarežģītās pozīcijas viņi bija nekļūdīgi. Tā ir 9. vieta. 8. pozīcijā ir Anna Pogiņa piespēle Sergejam Samohinam, kam nekas cits jau vairs neatliek. Bumba jāmet tik grozā. To, ka Sandim Buševicam piemīt cīnītāja īpašības, neapšauba neviens, arī viņš pats. Lūk, tam vēl viens spilgts apliecinājums. Arī mirušas bumbas vēl var dzīvot. Tā ir 7. vieta. 6. novērtējumu ir izpelnījies ar vien progresējošais broču talants Raimonds Vaikulis un viņa svarīgais tālmetiens Saportas kausā pret Suba Santpoltenu. Numur 5. Tas ir klasisks caurgājiens Ventspilnieka Aigara Vītola stilā. Vītols bija viens no tiem, kurš prata uzlauzt kipriešu aizsardzību. Bija arī viens skaists bloks. Spraitlīgā rojanietis Kaspars Skrastiņš bez variantiem atstāja Māra Cickovski. Skrastiņš bloķē, un tā ir 4. vieta. 1. trīnieks. Armands Grēvels skrien kā vējš un atduras tikai tad, kad bumba jau pretinieku grozā, spīdējot aizsarga pretdarbībai. Armands Grēvels, top 10, 3. vieta. 2. epizode ir broču gigants Uvis Helmans. Austriešiem šoreiz nav ne mazāko variantu. Katrs saņem pēc nopelniem. Top 10, 2. vietā Uvis Helmans. Bravo, Uvel! Jā, es atskos runā. Un lūk arī basketbola apskata top 10 uzvarētājs šajā nedēļā. Tas ir Edmunds Valēko. Šarmanta piespēle. Laikā un telpā iesaldē Apoel aizsardzību. Un Luis Sims jau var mest netraucēti. Edmunds Valēko šīs nedēļas pats labākais.